Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīga apdrošināšana, San Pellegrino, Lat-Telekom. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo pavasaru rītiņu no Mārtiņa, no Vincenta un no Labvakara. Un kā es jums pagājušajā nedēļā solīju, es turpināšu raidījumu pa pavasari. Un pirmais, kas pavasarī parādās, ir kazalēns. Un te ir no līdzīšiem kazalēna akna un kazalēnu nieres. Tagad. Daudz saka, kā es nevaru ciest aknas un nieres. Traume, kretīgi. Nē, es neskatīšos. Stop, skatieties, ja? Tā ir trauma, ko droši vien jūs no bērnības dabūjat, varbūt tāpatās, kā es to bērnībā dabūju. Skola. Slikta kvalitāte, vecas, nepareizas saceptas. Es negribētu nekad vairāk ēst aknas. Bet man bija laba mācība. Un skolā es viņas neēdu. Bet mamma mājās viņas cepa. Un pārsvarā viņa cepa cūkas aknas. Viņas bija lētākās. Bet viņa uztaisīja tā, ka viņa bija delikates. Tagad ir vislabākās it kā uzskatāms teļa aknas, jēra aknas, kazalēna aknas, lielopa aknas un tad cūkas aknas. Viss ir ēdams. Un viss, ja ir svaigi, ļoti svaigi, jo aknām ir jābūt tā kā zivīm, ļoti svaigiem. Un laba pazīme ir, kad viņas ir spīdīgas, viņas ir stingras, kur es iespiedu pirkstu, tad nekāda doba nepaliek, un tāpatās kā zivis. Viņam jābūt tāpatās kā zivīm, viņas nedrīkst smirdēt, nedrīkst būt sausi, nedrīkst būt krunkaini. Tagad, te ir tā viena problēma, ir, ka tagad pārsvarā visi lielveikali pārņem, viss, kas ir ielikts plasmas vakums maisos. Un tagad pazuduši tās dienas, kad mēs varam pabakstīt viņas, paostīt viņas. Mums ir jāriskē. Vienīgais ir tas termiņš, kas tur ir uzrakstīts uz tās pakas, kā mēs varam kaut ko pateikt. Un tas pats ir ar nierēm. Un, zināt, priekš kā nieres ir domātas, ja? Viņiem jābūt tiešām jauniem, svaigiem, jo nieres, kā mēs zinām, ir mūsu šķidruma filtrs. Tātad viņiem jābūt ļoti tīriem, labāk jauniem un vislabāk ir bioloģiski audzētiem. Tad viņi ir vistīrāk, visdrošāk un tad viņi ir arī visgaršīgākie. Tad daudz gadus šāds te ēdieni bija uzskatīti kā prasti ēdnīcas ēdieni. Šodien viņi ir delikates. Delikates Itālijā, Francijā. Un es atceros, ka man skolā viņas deva, man riebjās. Un es dabūju, lai mamma uzraksta man zīmīt, ka man ir alerģija. Un es varbūt kādus 10 gadus neēdu nevienu aknu, nevienu nieru skolā. Jo Anglijā tas ir viens samērā populārs ir, teiksim, jaunlopu un niera pudiņš, ļoti populārs, es ne. Kamēr es dabūju manu pirmo darbu, Strathclyde hotelī, Korbijā, es teicu, nē, es neēdu, un šefs nekā neklausīt. Viņš man uzcep fantastisku aknu, viņš bija dievīgs. Un no tā laika man patīk aknas, nieres, smadzenes un dziedzeri. Un tagad es zinu, ko paradīzē pasniedz. Visas tās 4 lietas. Nekāda cūkas karbonāde? Nē, šīs te delikates. Un tāpēc es šodien jums gribu parādīt, ko mēs varam izdarīt ar šām te aknām un nierēm. Akna. Viņas pa plānu nedrīkst skriest, viņi pārcepās. Pa resnu nedrīkst skriest, viņi neizcepās. Viņi tādu vidēji vajag izgriezt, bet viņi tik vienkārši gatavojam, ka es atstāšu līdz pašām beigām un es
aplikšu to vainagu, kas viņam iet apkārt, ļoti skaists vainagu ap šiem te diviem produktiem. Tātad ķersimies pie pirmā, un pirmais, kas arī man ļoti patīk, ir endīvi, cigoriņi. Viņi ir tādi parūkti, bet ja labi sagatavoti, mēs to rūgtumu varam maigi izsist ārā, un viņš ir tiešām fantastisks dārzenis. Pirmais, es gatavošu apsilināti kazlēnu atnes ar cigoriņu un lēcām un ar velnu nierēm. Velnu nieres, jo ir klāt sineps. Pārgriežam uz pusēm, un to varbūt, ja ārējā lapa tāda bišķīt novītusi, to mēs nopliešam nost. Voilà, lai viņš ir pie saknes, lai viņš turās pie saknes. Pa to laiku uzliekam bišķīt olīveļus pannas, lai uzkarsē. Uzliekam sviestu piku. Paņemam vēl vienu cigoru. Pagriežam uz pusēm un atkal paņemam tās ārējās lapas nost. Uz zemākas uguns mēs tagad viņas gribam bišķīt pakaramalizēt. Ļoti lēni. Pa virs mēs uzliksim bišķīt svaigi balnos pipers un tuč jūras sāli. Tagad mēs viņus te maigi, jo lēnāk cepam, jo labāk. Kamēr viņi sakaramalizējās, un tiešām ir tādi zeltaini brūni. Un tas paies, kāds 7-8 minūtes, ja? Tad par to laiku uzliekam pannu, un te būs lēcas. Šeit man ir zaļās lēcas, un šeit ir beluga lēcas. Beluga, jo viņas ir melnas. Bet es šajā receptē lietošu šīs zaļās lēcas. Bet pirmo, kas ir vajadzīgs, atkal tuč olīveļu. Liksim vienu sviestu piku. Un te man ir mazie sīpoliņi. Var jau lietot sagrieztu sīpols, bet man ļoti patīk šie te mazie sīpoliņi. Es domāju, viņi ir tā struktūra, tā garša, tā tekstūra ir labāk nekā kaut kas ir sagrieztot ļoti smalki. Ja? Šis te lai pasautējās, un mēs paņemam bekonu. Un paņemam pāršķēlus bekonu. Un to mēs sagriezīsim mazos batonos, teiksim. Un to mēs pieliekam klāt ar mūsu sīpoliem. Tad, lai tie pasautējās bišķi, lai tas bekons palika tāds pakraukšķīgs, un sīpols arī bišķi karamalizējās. Un arī paralēli mēs iegriezīsim vienu burkānu. Sagriezīsim viņu kubos. Viņš būs krāsšņs un arī iedos viņai tādu pasaldāku garšu. Un paskatāmies, kur lēnām viņš sāka karamelizēties, bišķīt vēl. Šitie lēnām sāka palikt bišķīt tādi pamīksti, un te mēs varam pielikt klāt lauru lapu, un arī ieplēsīsim iekšā rozmarīnu. Ne pa daudz, ne pa maz. Un vēl 1 minūti. Un tad pieliksim klāt mūsu zaļās lēcas. Tagad mēs redzam, ka tagad tiešām viņi smuki karamelizējušies ir. Mēs tagad uzliesim te bišķīt vistas buļļonu. Tagad, lai viņš atkal uzvārās, mēs liekam buļļonu, te klāt pieliksim tās lēcas.
Iejaucam iekšā, lai tas lēcis ir apseks ar to sviestu un eļļu. Un tad mēs te arī pieliekam buļļonu līdz tam, kad viņi ir apsekti. Un šis te, lai maigi vārās, tad 20 minūtes. Kur tagad burbulis ir uzmeties, paņemam no virsmas, un tagad mēs apseksim ar foliju un liksim cepeškrāsnī, lai viņš maigi turpin gatavoties. Kādu pusstundu. 175, 180 grādi. Nākamais solis, kas iet ļoti labi ar aknām, ir bekons. Kā jūs redzat, kad es ielieku šī bekona pie tām lēcām. Un te, tagad šī brīdī, es domāju, te pielikšu svaiga melnos pipers un tuč jūras sāli. Man būs bišķīt vairāk varbūt buļļons te jāpielika. Lai viņi tiešām ir apsekti. Tā. Bekons šeit. Bet man arī ļoti patīk, ka ir kraukšķīgs bekons. Un tajā ziņā man ļoti patīk vītināts šķiņķis. Un šitas ir itāļu vītinātais šķiņķis. Un kā mēs to daram, lai viņš ir kraukšķīgs. Tā vienai šķēlei uzliekam uz pergamenta papīra. Un plakām liekam viņu arī te. Kamēr kraukšķīgs. Tagad mēs nākam pie grand finālī, kur visās tas siltās sastāvdaļas mēs tagad samontējam vienu šķīvi. Ir divi garšaugi, kas iet ļoti, 3 garšaugi, kas iet ļoti labi ar aknām. Viens ir raudene, pētersīlis, bet vislabākais ir šis te brīnums, ko mēs varam dabūt cauru gadu, un šī ir salvija. Tagad es to salviju gatavošu 2 veidu priekš šīs te recepts, un pirmais ir, man ļoti patīk, kad apcep salviju tā kā čipšus. Tad vajadzīgs ir karsta eļļa un salvija. Un to salviju mēs liekam un cepam, kamēr viņš ir kraukšķīgs. Apgriežam viņus otrādi. Un šo, ko mēs darām ar salviju, mēs arī darām to pētersilu, ar daudziem garšaugiem. Jo, teiksim, eļļā visas labums ir saturēts iekšā, viņš neizvarās ārā tā kā ūdenī un patīkam kraukšķīgs. Tad iedod vēl vienu tādu dimensiju tam ēdienam. Ja? Ka viņi ir tagad kraukšķīgi, ņemam nost, liekam uz papīra dvieļu vai virtuves dvieļu, lai viņi galīgi savs. Salvija mūsu sacep, lēcas tūlīt būs gatavs, un mūsu vītinātais ceptais šķiņķis arī
Paskatieties, kraukšķīgs viņš būs un arī drīz būs gatavs. Tad šis ir tādas lietas, ko mēs varam jau lēnām gatavot uz priekšu. Jo pašu pēdējo, tikai pašās beigās mēs cepsim to kazlēnu aknu. Tagad pienācis laiks. Smoksināju šo. Viņam tāds patīkams kodienis ir. Viņi nav mīgs, bet viņi arī nav cieti. Viņi tādi al dente. Es viņš ņemšu nost, jo viņi vēl turpina gatavoties savā temperatūrā. Šo katreiz noņemat kādu minūti, divas, pirms viņš ir gatavs. Tā kā man šo te katliņu vajag, es viņus pārliešu šitā. Rekur, mums tagad ir 1, 2, 3 sastāvdaļas šai receptei. Nākamais nieres. Pannu, tuču olīveļu un maz bišķīt sviestu. Lai tas uzkarsē. Un tagad tās nieres, šīs ir tik smukas un maziņas un delikats, viņas var atstāt veselas. Citas nieres viņas varētu griezt uz pusēm, bet daudz reizes esmu manījis, kad nieres ir sagriez mazās trēmelītēs. Un tad viss tā skaistā sula viņai iztek ārā, un tad viņa paliek tā kā gumija. Viņas tad paliek tā kā varbūt mašīnas riepes. Atstājiet viņas veselas, ja viņas ir jauniņas, jo nieres var būt pasniegts asiņainas. Nevajag viņas izcept cauri. Tāpatās akni nekad neizcep viņu cauri. Vienīgo reizi, kad akni izcep riktīgi, ir, kad jūs taisat pastēt. Lai tas sviests sāk čurkstēt, liekat nieres cepties. Viegli, lai viņas karamelizējās. Višķīt tuč pipers, jūras sāli. Un jau gandrīz tūlīt apgriežam viņus otrādi. Voilà. Tagad, kāpēc viņas saucās velnu nieres? Jo viņas ir pikantas. Un te mēs pieliekam klāt sinepes. Un te katreiz vislabāk ir saustās sinepes. Un cayenne pipers. Tuč cayenne pipers. Tad višķīt Worcestershire sos, pāris piliens un portvīnu. Tagad, lai šis ievārās, saburbuļojās, višķīt novārās. Tagad tas portvīns ir novārījies, un mēs pieliekam krēju. Un ko tas krējums dara? Viņš uztaisa mums tādu bagātu mērci, un viņš nomierina to sinepes un to cayenne pipers. Viņš nomierina viņus. Un mēs redzam, tas krējums tagad ir ievārījies ar to portvīnu, skaista krāsa sanākusi. Un, teiksim, man patīk, es atstāju tās nieres veselas, jo iekšā bišķīt būs rozā. Ja es būtu pārgriez uz pusēm, kas arī būtu smuki izskatījies, manā uzskata viņi būtu bišķīt pārcepušies. Tā, nolikšu te tagad te blakā, lai jūs varat redzēt visu sēriju, kas mums top, lai sagatavot šo te vienu burvīgo pavasara ēdienu. Un priekšpēdējais ir mūsu endīvs, ir, kā sakam, cigoriņa. Un paskatāmies te, apriežam vienu otrādi. Wow! Burvīgi. Pagaidām man atstāšu tā. Un tā, kad visas sastāvdaļas ir gatavas,
Tad mēs bišķi uzsildīsim un uztaisīsim vienu Picasso glāzi. Piedod, purvīša glāzi. Šo te pašu eļļu mēs uzlējām pannas. Tad atkal tuču sviestu. Un šo te aknu mēs tā pārgriezīsim tā gareniski. Tā plēve ir noņemta te jau nost, jo plēve nedrīkst viņai te būt. Svaigi melnos pipers, tuču jūrasāli. Un vēl mēs sakapāsim pišķīt vēl šo te pašu salviju. Tā arī iebersīsim te iekšā, atkārtojam otro pusi tāpat. Un katru pusi varbūt pusotru minūti, 2 minūtes. Tā 2 minūtes pagājušas, griezam otrādi. Pusotru minūti pagājusi, ņemam nost un paturam šo arī siltumā, jo mēs nobeigsim un uztaisīsim patīkam mērķus. Tagad jāsādā ātri medēru. Pieliekam klāt medēru, lai šis novārās. Un noskāpējam visu to labumu, kas pannā tur paliksies. Madēra mums novārījusies. Tagad pieliejam klāt pišķīt visas buļļonu. Un tad atkal, lai tas ievārās un novārās. Pašās beigās maz bišķīt sviestu. Iemaisam, ieputojam to iekšā. Viņš pataisīs viņu spīdīgāku, tātad glazūra viņa būs. Mazā katliņā, caur sietu. Un šo te paturam siltu. Tagad mēs nākam pie grand finālī, kur visās tas siltās sastāvdaļas mēs tagad samontējam uz vienu šķīvi. Paņems mūsu M2. Paņemam mūsu aknu, mūsu ieri. Tagad šo te kraukšķīgo vītināto šķiņķi, salvijas lapas kraukšķīgas un pašās beigās mūsu azalēna medēras mērķis. Ja jūs esat tikai pēdējā mirklī pieslēgušies manai raidījumam klāt, un ja jums ir Latelekom interaktīvā televīzija, tad noskatieties mani arhīvos. Kuru no pavasara pārtiks produktiem vēl pirms pirmā medus Latvijā uzskata par spēcīgāko afrodiziaku? Atbildes sūtiet līdz 14. aprīlim. Atbildes gaidu tikai uz šo e-pasta adresi. Un balvas izvilksim
21. aprīļa raidījumā. Balvās Stolars tēja kannu, dāvanu karti pa 30 latiem no Jensidige un vakariņas divatā pie manis restorāna Vincentā ar komplimentiem no American Express. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Lat Telekom.